uzstāšanās tēma bija ieskicēt augstākās tiesas un Satversmes tiesas atbildes uz darba strīdu jautājumiem, kā tos uztvert un vienmēr varbūt nerīkoties formāli, bet paskatīties, kādi ir šie noteikumi pēc būtības. Manā prezentācijā vēlējos uzsvērt intelektuālā īpašuma nozīmi ikdienas darbā, jebkurā uzņēmumā. Katrs no mums ikdienā saskaramies ar intelektuālo īpašumu. Tāpēc ir svarīgi gan pašiem mācīt pareizi radīt intelektuālo īpašumu, gan arī aizsargāt citu personu intelektuālā īpašuma tiesības un tās nepārkāpt. Šodien konferencē mana tēma bija veltīta jautājumam par to, kas ir tie dokumenti, bez kuriem uzņēmums ikdienā pavisam noteikti nevar iztikt, kā arī pastāstīt, kas ir tie dokumenti, bez kuriem darba devējs var iztikt un attiecīgi ietaupot gan finanšu resursus, gan arī attiecīgi laika resursus. Es domāju, jebkura konference ir vieta, fórums, kur var apmainīties ar domām, un, manuprāt, kas ir pozitīvi, ka šeit ir ne tik daudz teorētiskās zināšanas, bet ir praktiskie ieteikumi. Tad cilvēki var uzdot arī jautājumus konkrētai dzīves situācijai un saprast, ka jā, tam arī ir atbilde, un viņi redz, ka tas nav pārāk teorētiski, bet tam ir praktisks piemērojums uzreiz. Man šķiet, ka šī konference ir ļoti vērtīga. Tā notiek katru gadu, līdz ar to tā dod iespēju veikt tādu kā gada inventarizāciju par būtiskākajiem darba tiesību jautājumiem un sniedz svarīgākās atbildes komersantiem par to, kā labāk un taisnīgāk organizēt darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem. Konference ir brīnišķīga vieta, lai satiktos klātienē ar kolēģiem, ar klientiem, ar sadarbības partneriem, lai pārunātu tos jautājumus, ko ikdienā mēs vienkārši fiziski nepaspējam izdarīt. Šī ir vieta vai nu uzzināt kaut ko jaunu. Konference ir brīnišķīga vieta, lai satiktos un lai izglītotos, kas ir īpaši aktuāli, ņemot vērā to, ka mūsdienās joprojām ļoti daudz strādā attālināti.